Redziet, tik tiešām ir vērts censties, izrādās, ka var iekonomēt braucot ar velosipēdu. Būtu mums tikai tā vasara, vai vismaz tas siltais laiks, lielāks un garāks, tad jau varbūt arī mēs braukātu vairāk. Parunāsim par to, kas šobrīd nomok Eiropu. Ja mēs par Eiropu sākām, tad turpināsim arī. Eiropā, protams, joprojām viena no sāpīgākajām lietām ir Grieķija. Jautājums, kas ar šo valsti notiks un kas būs. Es domāju, ka tas neliek mieru Grieķijā pats par sevi, bet neliek mieru daudziem Vācijas politiķiem un uzņēmējiem. Francijas arī Briselē, protams, nenāk dažam labam miegs, jo problēmas tur mazumā neiet, un tas mierinājums, ka Grieķi paši ir vainīgi pie savām problēmām, ir visai vājš. Kā mierinājums, jo, ja gadījumā Grieķiem notiek lielas problēmas finansiālas, ja šī valsts ekonomiski sabrūk, tad tur var rasties problēmas visai Eiropas Savienībai, un tas nekas, ka mēs, piemēram, neesam eiro ieviesuši un eiro sistēmā esam Eiropas Savienības dalībvalsts, jo tās nebūs tikai ekonomiskas problēmas. Tur var rasties arī daudz pētījumu par to, ļoti daudz blakus problēmu, politiskas, vēl vairākas domino principi varētu veidoties, un labāk jau no mums no tā visiem būtu pasargāt, ka tik mums bijusī krīze, es domāju, globālā krīze ekonomiskā neliktos pēc kaut kādiem ziediņiem. Tikai tāpēc, ka Grieķija varētu arī ekonomiski sabrukt. Ja Grieķija neiedos Eiropa naudu, solītos miljārdus kārtējos, tad viņiem oktobra vidū vairs naudas nebūs, ko maksāt pensijas un arī budžeta iestādēs strādājošiem cilvēkiem neko. Ko darīt ar to? Tiek runāts par valsts bankrotu, bet tagad tāds interesants termins ir par valsts daļēju bankrotu. Tas visai jocīgi skan un skaidrības nav nekādas. Ko nozīmē valsts daļējs bankrots? Mēs mēģinājām to tagad skaidrot šajā nākamajā sižetā. Un kas notiks pēc ekonomistu domā ar Grieķiju, un vai tas patiešām var skart mūs? Vārds Ārim Jansonam. Uzziņas avoti. Defolts ir nespēja saulēcīgi atmaksāt parāda saistību aizdevumu vai aizdevuma procentus. Parādnieks vai nu nevēlas, vai nespēja maksāt savus parādus. Pastāv vienkārši defolts, ja bankrots, un tehniskais defolts, kad parāda līgums pārkāpts, bet fiziski saistības izpildīt ir iespējams. Ar privātu personām vai firmām it kā būtu skaidrs, bet ko darīt, ja parādu nespēja atdot valsts? Vēsturē zināms tikai 5 valstis, kas kādreiz nav defoltējuši, ļoti maz. Pārējās visas ir kaut kādās vai vēstures posmā defoltējuši, ieskaitot visas bagātās, ieskaitot gandrīz visas bagātās Eiropas valstis arī. Krievija to izdarīja 98. gadā, mēs atceramies, bija krīze, ar to bija saistīta arī bankas Baltijas problēmas, tiešā veidā, kuras tad pēc tam pārvērtās Latvijas lielākā krīzē, tāpēc mums bija jātiek galā ar bankas Baltiju problēmu. Un bija zināmas problēmas tiem, kas eksportēja uz Krieviju. Defolta gadījumā konkrētā valsts un kreditors parasti cenšas vest sarunas par procentu likmes vai aizdevuma termiņa maiņu un tam līdzīgi. Bankrota pozitīvā puse ir, ka tiek notīrītas valsts parāda saistības, līdz ar to ir valsts brīva no parādiem, līdz ar to viņa viegli un strauji var attīstīties. 2009. gadā krīze gatavoja jaunus triecienus finanšu sistēmai, un pasauli biedēja vēsts, ka aptuveni 10 valstis jebkurā brīdī var paziņot par valsts saistību defoltu. Analītiķi pirms defolta sarakstā ierindoja arī Latviju, un toreiz vietējais finanšu eksperts Dmitrijs Smirnovs sacīja, ka ir nepieciešams pasludināt defoltu Latvijā. Jāatsakās no milzīgā parāda, vienkārši pasakot, mums nav naudas, dariet, ko gribat, naudas mums nav un nebūs. Jūs taču zinājāt, ka Latvija to parādu nevarēs atdot. Protams, ka ir ļoti viegli defoltēt un neatdot savus parādus. Par ko mēs uztraucāmies tajā brīdī ir, kad ja mēs ļoti viegli, tā vienkārši pateiksim, neatdosim savus parādus, vai kāds mums gribēs aizdot nākošreiz. Un, ja gribēs aizdot kādus procentus, viņš gribēs uzlikt, lai kompensētu risku tam, ka mēs nespēsim norēķināties. Latvija kā valsts bija parādā ļoti maz. Latvijas valsts parāds sākoties krīzē, bija tikai 7% iekšzemes koprodukta, kas ir viens no viszemākajiem rādītājiem vispār pasaulē. Šādu parādu nav vērts neatdot, tāpēc viņš ir ārkārtīgi maziņš. Grieķiem jāsamaksā 350 miljārdu parāds Eiropas Savienībai un Starptautiskajam valūtas fondam. Valsts parāds gandrīz pusotru reizi tur pārsniedz iekšzemes koproduktu par iespaidīgu budžeta deficītu nemaz nerunājot. Sākumā valdība nespēja panākt parlamenta jāvārdu stingras taupības pasākumiem, un tas vairoja spekulācijas, ka Grieķija nespēs izpildīt parāda saistības. Tad, ja Grieķija
nedefaultēs, tad tas tiks izdarīts tādā veidā, ka viņi samazinās savas pensijas, savas investīcijas infrastruktūrā, viņi samazinās algas saviem strādājošajiem, un viņiem pietiks pietiekami naudas kreditoriem, lai viņiem samaksātu. Bet problēma ir, ka tikko kā jūs samazinat, piemēram, valsts tēriņus vietējā tirgū, tā jums automātiski samazinās nodokļu ieņēmumi. Tātad Grieķija mēģinās saglabāt tās izmaksas, kas viņai ir attiecībā pret saviem cilvēkiem, bet viņa vienlaikus, tā kā viņi nespēja abas puses sabalansēt, viņi noteikti samazinās to summu, kur viņi izmaksā saviem kreditoriem. Vācija un Francija visiem spēkiem cenšas nepieļaut Grieķijas defaultu, baidot ar nestabilitāti vienotās Eiropas valūtas teritorijā. Bet kas tad būs lielākie cietēji defaulta gadījumā? Kreditori, tie, kas ir aizdevuši naudu Grieķijai, lielākoties nāk no Vācijas, Francijas, Lielbritānijas un citām lielajām Eirozonas valstīm. Ja Grieķija izlēms nemaksāt viņiem pilnā apmērā savu kredītu atpakaļ, tad šo valstu bankas, kuras ir aizdevušas Grieķijai naudu, zaudēs milzīgi lielas naudas summas, miljardus. Un līdz ar to viņi nokļūs grūtībās. Grūtībās nokļūs arī Grieķijas pašas bankas, jo lielā mērā šo te valsts parādu Grieķijā finansē arī Grieķijas bankas. Un droši vien tas defaults būs nevis tāds, ka tiek norakstīta summa no parāda, ja parāds man tiek atdots, bet droši vien būs tāds, ka vienkārši tiks ļoti pagarināti parāda atmaksas termiņi. Un, lai Eiropas Savienība sekmīgi varētu šo te izdarīt, tad Eiropas Savienībai ir jāpalīdz tām bankām, kuras ir nonākušas grūtībās. Ekonomisti saka, ka Latvijai vairāk būtu jāuztraucas, kas notiek Savienotajās valstīs, jo 40% no Latvijas bankas ārējām rezervēm ieguldīti ASV dolāru aktīvos. Pirms īsa brīža taču ASV pāris mēnešus atradās uz defaulta robežas. Tomēr Savienotās valstis šķiet ir vienīgās, kas nekad nav kļuvušas maksāt nespējīgas attiecībā pret savām saistībām. Tās ekonomika tomēr ir pasaulē spēcīgākā, turpina pieaugt, un tās defaulta scenārijs daudziem šķiet masticams.